Sveiciens visiem lieliem un maziem Rīgas Dinamo līdzjutējiem! Šoreiz vairāk pastāstīšu par mūsu mazajiem līdzjutējiem, bet lielāku uzmanību vērsīšu tieši lielajiem faniem, kuri nāk uz mūsu spēlēm kopā ar saviem bērniem. Par bērniem arī būs šis stāsts. Mums ir hokeja klubs Dinamo Rīga, mums ir fanu klubs Dinamo Rīga, bet ziniet, kas mums vēl ir? Mums ir arī pašiem savs Rīgas Dinamo bērnu klubs, un tas ir viens no foršākajiem klubiem, kurā var iestāties pilnīgi visi Rīgas Dinamo lielo līdzjutēju bērni līdz 12 gadu vecumam. Kā to izdarīt? Pavisam vienkārši. Pašiem gan to būs pagrūti izdarīt, bet tieši tāpēc es aicinu visus bērnus, kuri nāk uz mūsu spēlēm, bet vēl nav bērnu kluba biedri, paraustīt aiz rokas savus vecākus un palūgt viņiem palīdzību. Visa informācija ir mūsu mājaslapā, bet tagad par to, kas notiek un ko var piedzīvot un pieredzēt visi mūsu bērnu kluba biedri. Lai atšķirtu viņus, jūs jau pamanījāt, visi kluba biedri tiek pie īpašām cepurītēm un īpašiem krekliņiem. Ja jau esi klubā, tad visiem jābūt vienādiem pēc izskata, gluži tāpat kā hokeja kluba Dinamo spēlētāji. Tā ir viena komanda, vai ne? Un uz ledus visi izskatās vienādi, lai varētu saprast, kurš ir savējais, bet kurš ir pretinieks. Ziniet, kādas foršas lietas vēl notiek, ja esi bērnu klubā? Oi, daudz kas, bet viena no foršākajām ir uzņemšana klubā. Jūs jau pamanījāt, ka ir iespēja visiem kopā ar saviem vecākiem paslidot pa ledu. Bet ne jau vieniem pašiem savā starpā. Šajā kopējā pasākumā ar smaidu sejā piedalās arī mūsu spēlētāji. Bildes, autogrāfi un labi kopā pavadīts laiks. Bērnu klubā aktīvi darbojas arī pasaku nams ar saviem varoņiem. Bet svarīgākā lieta ir oficiālā uzņemšana bērnu klubā. Ko tu jūs domājat? Tā nav nekāda joka lieta. Katram mūsu bērnu kluba dalībniekam oficiālā ceremonijā tiek pasniegts certifikāts, kuru paraksta Rīgas Dinamo spēlētāji. Tagad viss ir pavisam oficiāli. Kas ir oficiāli? Tas ir tā svarīgi, nopietni un pa īstam. Un, kā saka, punktiņš uz I ir kopējā fotogrāfijā ar visiem spēlētājiem un arī treneriem. Tāda bilde, ziniet, ir tikai retajam un, protams, katram no mūsu bērnu kluba biedriem. Īsāk sakot, arī jūs, kuri vēl nav kļuvuši par mūsu Rīgas Dinamo bērnu kluba komandas dalībniekiem, mēs ar lielāko prieku jūs gaidīsim un uzņemsim jau tuvākajā laikā. Un durvis uz vietām un lietām, par kurām nevar ieiet visi citi pārējie līdzjutēji, bērnu kluba biedriem tiks atvērtas.